man atnāca paziņojums no Smart ID par darījumu 999,99 €. Uzmanieties no krāpniekiem, kas zog naudu, izmantojot viltus e-veselību platformu. Un šis ir īpaši bīstams krāpšanas veids, jo šeit nav dīvainas īziņas, e-pasta vai linku, kur jāspiež virsū. Nē, tu Google ieraksti e-veselība, nospiedz pirmo linku un tu nonāc krāpnieku lapā. Es par šo uzzināju no Vikas Stadnikas. Viņa ir malacis, vakar uztaisīja TikTok video un pastāstīja savu pieredzi. Iemetu Google e-veselība, parādījās pirmā lapa, es uzreiz viņu nospiedu un mēģināju autentificēties ar Swedbank, ievadot lietotāju vārdu un personas kodu. Man atnāca Smart ID paziņojums, ko es apstiprināju, bet ļoti ilgi lādējās tā lapa, tā autentifikācija, viņa vienkārši negāja cauri. Un paskatījos vēlreiz, kas tā par mājaslapu. Likās aizdomīgi, tur bija kaut kāds e-veselība ICU. Pēc 5 līdz 10 minūtēm man atnāca paziņojums no Smart ID par darījumu 999,99 €. Es viņu noraidīju, jo tas nav mans darījums, es biju vienkārši veikalā un neko nedarīju. Un uzreiz nosūtīju arī paziņojumu Smart ID aplikācijā, bija tāda opcija. Tad arī attiecīgi uzreiz sazinājos ar Swedbanku. Noziņoju par šo gadījumu, man ieteica noslēgt internetbanku, proti man noslēdza internetbanku, un tad es gāju, lai man izveidoja jaunu lietotāju vārdu. Kā jau sapratāt, krāpnieki maksā Google par reklāmas vietām, lai parādītos pirmajā pozīcijā, kad meklē e-veselība. Un tad, protams, ja cilvēks mēģina e-veselībā autorizēties ar banku, tiek izmantot Smart ID, lai mēģinātu novilkt naudu. Esam uzmanīgi un dalamies, lai citi arī zina.